Senajā Livonijas ordeņa pilī Jaunpilī vēl joprojām ir jūtama viduslaiku elpa un izbaudāma to garša. Viesošanās pilī ir neaizmirstams piedzīvojums, kurš ved atraktīvā ceļojumā viduslaikos. Labdien! Esiet sveicināti Jaunpils pilī! Labdien! Senā viduslaiku pils sevī glabā vairākus dzīves stāstus, noslēpumus un vairāk kā 710 gadus ilgu vēstures notikumu virkni, ar kuru pils viesus ekskursijās iepazīstina pils gide un viduslaiku personāži. Nu, labdien, mīļie ciemiņi! Mūsu pils ir sākta celta tā kunga 1301. gadā. Uzticamā pils atslēgu glabātāja, nebēdnīgais brālis Teodors, kalponīte un Minezingers. Jautrais ceļojums viduslaikos kopā ar mūku Teodoru un viņa palīgiem lieliski papildinās ģimenes svinības, seminārus un citus pasākumus. Nelielām kompānijām un ģimenēm piemērotāks būs ceļojums viduslaiku pilī ar atslēgu glabātāju vai pārgājiens uz vecās Jaunpils pils atrašanās vietu Kartavkalniem. Sajūtas tikai paspilgtinās ietērpšanās viduslaiku stila tērpos, bet piemiņā par viesošanos pilī katrs var izkalt savu veiksmes monētiņu. Jau izsenis Jaunpils pils krogs ir pazīstams ar viduslaiku mīlestiem. Maltīte ir īpaša, tā ēdama gan ar koka karotēm, gan ar rokām. Jaunpils pilī viesi var apmesties kādā no 4 barona viduslaiku stila apartamentiem vai omulīgiem divvietīgiem numuriem. Romantiskais baldahīns, kamīna liesmas un skaistie skati, kas paveras no istabu logiem uz dzirnavu dīķi, rada mierpilnu vidi patīkamai un nesteidzīgai atpūtai. Ik viens, kas grib izrauties no pilsētas burzmas un pavadīt romantisku vakaru divatā, ir mīļi aicināts uz Jaunpils pili. Ekskursija viduslaiku tērpos, barona cienīga Maltīte apartamentos, ļaus brīdi iejusties barona un baroneses lomā. Jaunpils pils piedāvājums kāzu, semināru un pasākumu organizētājiem ietver dažādas ietilpības zāles, kurās atkarībā no banketa, semināra veida un stila var organizēt pasākumus līdz 400 dalībniekiem. Zāles un galdu noformējums var būt gan viduslaiku stilā, sveču gaismā ar linu klātiem galdiem un māla traukiem, gan mūsdienīgā stilā ar klasiski klātiem galdiem. Jaunlaulātajiem un kāzu viesiem pilī piedāvā kāzu ekskursiju, rožu dāmu un viduslaiku kāzu ceļojumu viduslaiku kāzas, kuru laikā skanēs mīlas soneti, bet viduslaiku personāži vedinās apgūt viduslaiku paražas, bruņinieku tikumus un jaunās sievas valdīšanas likumus. Ik gadu augusta sākumā no tuvākām un tālākām karaļvalstīm pilī pulcējas viesi. Notiek viduslaiku bruņinieku turnīri, kāzas, dejas un citas izklaides. Par izklaides programmu gādā viduslaiku personāži. It visam te ir sava burvība, jo tas notiek vairāk kā 700 gadus vecā pilī. Brauciet un izbaudiet senatnes burvību 7 gadsimtus senā pilī.